Vilni, kāpēc jums tik daudz no paroka ir? Paroka vats te tagad sākās celtniecības sezona, un tad ir savestas vatas iekšā, lai visiem pietiktos. Ir mīkstās paroka vatas, kuras izmanto, teiksim, starpsienās, starpsienu siltināšanai, jumta konstrukciju siltināšanai. Taču šīs te, kuras ir biezās loksnēs, tās ir fasādes vatas dažādos biezumos, sākot no 5 cm līdz pat 20 cm biezumam. Un tāpat tās arī paroka ultra mīkstās vatas ir arī 5, 10, 15, 20 cm. Un iekšējās mīkstās vatas ir 2 dažādi platumi. Viens ir paredzētas karkasmāju būvniecībā, kur platums tiek izmantots 565. Un tur, kur tiek izmantoti reģipšu metāla konstrukciju profīlus, tad tur vati tiek izmantot 610 mm platumā. Un cik ilgā laikā šito visu izpērk jums parasti? Tik daudz? Uz vienu objektu, teiksim, fasādē citreiz aiziet 300 līdz 400 kvadrātmetru paroka vatas līnijā, un iekšdarbiem atkarībā no objekta lieluma. Bez tam mums ir arī pārdošanā paroka beramā vata, kuru izmanto bēniņu pārsegumos un jumta siltināšanai. Kā horizontālās, tad tā arī slīpajās vietās. Sanāk tā, ka var gan pasūtīt, gan arī pats atbraukt pakaļ, ja? Var pasūtīt, jā, un var atbraukt pakaļ, ja ir lielāks objekts, tad noteikti sūta pa taisno no rūpnīcām uz objektiem ar lielajām mašīnām. Tur iet vairākas fūras, 3, 4, citreiz vēl vairāk.